Pirmā nodaļa – Eļļa, svaiga vai sasmirdusi. Šajā grāmatā es vēlos runāt par tematu, kas ir svarīgs katram kristietim, it īpaši šodien un laikmetā, kurā mēs dzīvojam. Atceros atmodas sapulces draudzē, kur mācītājs man vaicāja, vai es kalpošu pie slimajiem ar roku uzlikšanu un svaidīšanu ar eļļu. Es viņiem atbildēju, ka ar prieku to darīšu, un tad aicināju vienu no palīgiem man atnest svaidāmo eļļu. Viņš to izdarīja, taču eļļas pudeli ieraudzījis, es sajūtu, tā ir sasmirdusi. Tā bija veca, sasmirdusi eļļa. Tad es aicināju palīgu man sagādāt svaigu eļļu, trīskārtīgu, svētā gara eļļu. Aicināju viņu to nopirkt pārtikas veikalā. Nespēju saprast, kāpēc cilvēki vēlas lietot vecu, sasmirdušu eļļu. Tad uz mani sāka runāt tas kungs un sacīja, ka šādi smird daudzi no viņa bērniem garā. Viņi ir sasmirduši no vecās eļļas, ko lietojuši vakar. Citiem vārdiem sakot, tas, kas viņiem pieder, ir vecs un sasmirdis. Tas kungs vēlas, lai viņa ļaudīm būtu kaut kas īsts, svaigs un dzīvs. Dieva plāns saviem ļaudīm ir to svaidīt ar svaigu eļļu. Daudzi kristieši dzīvo vakardienas atklāsmē, pārtiek no vakardienas maizes. Es atceros, kā tas bija. 1919. gadā viņi saka. Atceros, kā tas bija, kad es augu. Ak, kaut tikai mēs spētu atgriezties pagātnē. Ak, kaut tikai mēs varētu atgriezties tajā laikā, kad notika dziedinošā atmoda. Ak, kaut tikai mēs spētu atgriezties brāļa Viglsforta laikā. Kaut mēs spētu atgriezties Jēzus un apustuļu laikos. Tomēr mana Bībele saka, ka senatnes pravieši mums ir snieguši visu nepieciešamo, lai mēs spētu dzīvot šajā laikā un šodienā. Draudze, kas ir gatava? Mēs ar tevi dzīvojam beigu laikmetā. Mēs dzīvojam vissvarīgākajā laikā cilvēces vēsturē. Šis aizraujošās dienas nav dotas, lai mēs apklustu. Tas nav laiks pacelt savas rokas sakāvē. Šis ir laiks strādāt. Bībele saka, ka mums ir jāstrādā, kamēr vēl ir diena, jo nāk nakts, kad neviens nespēj strādāt. Jēzus nāks drīz. Viņš ilgojas pēc draudzes, kas ir gatava, kas ir sagatavota. Ja vēlamies aizsniegt pasauli, mums jābūt piepildītiem ar svēto garu, jābūt pildītiem ar svaigu eļļu. Tas ir līdzīgi kā ar jaunu automašīnu. Kad tu to nopērc, tev tā regulāri jākopj, un eļļa tajā jāmaina visai bieži, lai tā ilgāk kalpotu. Ja pārāk daudz rūpējamies par laicīgām lietām, vai spēsi uzņemties atbildību par savu sirdi un atļaut svētajam garam tevi regulāri svaidīt ar svaigu eļļu, lai tava kristīgā dzīve paliktu aizrautībā, kalpojot Dievam, tik daudzi no Dieva ļaudīm tā vietā, lai būtu brīvi, atļauj sev saistīt reliģioziem gariem, kas tiem nolaupa prieku. Nav brīnums, ka daudz cilvēku savā kristīgajā ceļā atkrīt un atdziest. Viens no svētā gara simboliem ir eļļa. Kad tu saņem eļļu, tu pārtrauc čīkstēt. Draudzē ir pārāk daudz čīkstošu kristiešu, kas vienmēr kurn, vienmēr čīkst. Ja sapulce ir pārāk gara, čīkst. Ja viņiem nepatīk sludinātājs, čīkst. Ja pielūgšanas sapulce par garu, čīkst. Kad nāk svētā gara eļļa, viņi pārtrauc čīkstēt, un to gaita kļūst gludena. Tādēļ es vēl iešu ar jums tiesā un ar jūsu bērnu bērniem, saka tas kungs. Brauciet uz Kitejiešu krastiem un pārliecinieties, sūtiet uz Kedaru, izziniet sīki un pārbaudiet, vai tas jebkad ir kur noticis, ka kāda tauta būtu mainījusi savu dievus, un tie nav pat dievi, bet mana tauta ir pārmainījusi savu varano dievu pret bezspēcīgiem elkiem.
Šausminieties par to, debesis, un drebiet un sastingstiet izbrīnā, saka tas kungs, jo mana tauta ir atļausies divkārtēju grēku. Tie ir atstājuši mani, dzīvā ūdens avotu, un izrakuši sev akas, caurumainas akas, kas nepatur sevī ūdeni. Jeremija 2, 9-13. Svētais gars tiek arī salīdzināts ar ūdeni. Ūdens sniedz atspirdzinājumu izkaltušai un izslāpušai zemei. Diemžēl draudze ir atļāvusi samierināties ar neīstumu tā vietā, lai tiektos pēc tā. 13. pantā mēs redzam, ka cauri sakas nav nekas cits kā reliģijas un tradīcijas. Reliģija ir cilvēka tiekšanās aizsniegt Dievu, kamēr īstā kristietība ir cilvēka aizsniegšana caur Jēzu Kristu. Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens, kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet, nāciet pērciet maizi bez maksas, par velti, arī vīnu un pienu. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize? Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas neder uzturam? Jesajas 55, 1-2. Kas tevi apmierina? Tik daudz cilvēku cenšas iegūt apmierinājumu un to negūst, jo vienīgā lieta, kas spēj sniegt apmierinājumu, ir svētais gars. Viņš mūsos atjauno to, ko cilvēks ir pazaudējis. Ādamam bija sadraudzība ar Dievu dienas vēsumā, tomēr cilvēks pazaudēja šo spēju grēku ienākšanas dēļ. Grēks tevi atdalīs no Dieva. Svētais gars ir atjaunojis zudušo sadraudzību. Ja tu kā Dieva bērns neiedraudzējies un nenodibini attiecības ar svēto garu, tu paliksi neapmierināts. Tu pat vari apmeklēt draudzi un joprojām palikt nepiepildīts. Tas kungs man rādīja, ka daudzās vietās tiek izdalīts daudz vārda. Tomēr šajās vietās valda sausums. Vārds ir kā saule. Ja saule spīd visu laiku un nelīst lietus, tā izkaltēs. Vārds ir spīdējis un spīdējis un spīdējis. Tomēr nav līdz Dieva gara lietus, un visapkārt ir sausums. Kad nāk lietus, nāk plūdi, un tie visu aiznes. Mums ir bijis vārds, taču mums vajadzīgs gars. Saule un lietus kopā rada dzīvību.